Latvijas piena tirgus šobrīd piedzīvo ne tos labākos laikus. Piena kvotu atcēlums Eiropā samazināja piena iepirkuma cenas Latvijā tik zemu, ka daudzi zemnieki sāk domāt par piena saimniecību likvidēšanu un pārorientēšanos uz citām lauksaimniecības nozarēm. Viena no iespējām – pārorientācija uz gaļas lopu audzēšanu, kas Latgalē nav nekāds jaunums. Preļu novada zemnieki īsi pirms Jāņiem devās apciemot Dagdas novada gaļas lopu audzēšanas saimniecības, lai apjaust šīs nozares plusus un mīnusus. Lielu pārsteigumu ciemiņiem sagādāja Dagdas novada zemnieku saimniecības Graubas saimnieki Pēteris un Veronika, kas paralēli ekskursijai pa savu zemnieku saimniecību aicināja katram klātesošajam rast harmoniju pašam ar sevi, dabu un visumu. Kādreiz tātad Latvijas laikā robežsargi bija lepnākie, skaistākie, interesantākie vīrieši. Formā mācēja dejot, visiem stādīja ābelītes, rīkoja balles, aicināja orķestrus. Šeit bija kultūras centrs. Nu, par šodienas robežsargiem es neizteikšos, bet tālu līdz tam. Un es esmu lūgusi, lai viņi pastāst, kā ir bijis un kā ir bijis. Jā. Blakus šeit aka, kurai ir, ja nemaldos, 24 tie grodi. Bet tepat blakus nekad neizsīkstošs ezeriņš. Ezeriņš dabiski veidots. Ļoti interesanta vieta. Nu, lūk, un tāpēc viņiem te ir ierobežots, tur viņiem ir sāls trauki un minerāļi. Un patreiz viņi kaut kur ir tur jaunajās ganībās. Jūs pēc tam braucat uz Jaunkalniem. Tas kalns. Tas ir Jaunkalni. Jā, mēs esam kaimiņos un mēs pat esam no tā kalna vienu daļu atdevuši apsaimniekošanā, jo viņam ir, viņš ir jaunāks, viņš ir stiprāks, viņš ir spēcīgāks. Paskaties, vai te ir elektrība? Pēteris, vai jādabūs. Paskaties, vai ir elektrība? Bet viņa tāda. Ko? Ir bišķīt, bet viņa tāda. Tad noliec nost. Atstāts gads, diez kāpēc, iesim pāri. Pēteris ir elektriķis. Mums tāda elektriķa ir. Viņa ir un skatās, kur ir un kur nav, tad tūlīt visu slēd. Evo, kur jau ir pačka? Jā, tur jau vajag. Uz pa videņām. O, pieoliņ. Mammītes mums ir 30 uz vaislas būvu. Jā. Un kopā govis, vaislas? Govis mums ir vaislas 32 pašlaik. Tad ir, jau pietiek viens būvu. Tad ir radniecība. Mums tagad mēs ir sadalījuši, lai radniecība neizveidojas. Jūs savus izaudzējāt. Jā. Mums labais bet vienam būlim cik ir tās govis? 30 lielam būlim. Bet kopā 32 govis. Ja, redzēju, tur bet cik buļļu tad ir? 2. Viņas ir, sakot, viņas ir... Viņš jaunais bullīts, tur pie ceļa kreisā jaunam būlim tad ir 2 gotiņas. 2 tikai. Viņš...
tik maz ir? Viņas tagad nesās. Tagad jums Jā, tādā 9 laikā. tikai vēl. Viņas mēs nomainījām, mums aizgāja ļoti izcils bullis, Hello. Aizgāja pensijā, un viņš bija nopelnījis, lai mēs viņu, tā teikt, turētu, cik viņš spēja. Bet, ka viņš galīgi nespēja, tad šitas bullis no otra ganāmpulka skatījās, atnāca, pārrauja visas drātis un apsākoja. Un tas bija ārprāts, mums vajadzēja ģenētiku, ka mēs aptvertu kurš ir kurš. Un šito bulli iegrūda iekšā ar ragiem, iegrūda iekšā tajā novietnē. Tas bija cirks, to vajadzēja vienkārši uzfilmēt. Jo tās govis prasījās un viņi ļoti gudri šie lopi. Lieta tāda, ka viņi intelektuālākie no lopiem, limuzīnas šķirne. Un viņam smalkā šķiedra. Ar viņiem kādreiz ara zemi. Tas bija Francijā. Un ar viņiem tagad arī var darīt visu brīnumus. Fakts ir tāds, ka mēs nevaram viņus pieražot. Gribētāji ļoti, ļoti daudz. Nevaram pieražot, bet kādā ziņā, visi jau buļļi nedzimst. Dzimst gotiņas, un tad gotiņas pēc kāda laika buļļi jāmaina, un līdz ar to arī jāpārdod. Pāris ganāmpulks esam pārdevuši. Kā pie mūsu vecstāva zemes? Ko jūs darīsiet? Tēvs prasīja, ko jūs darīsiet? Jūs nemākat ar zemi apieties. Jūs nezināt, kas ir zeme. Mēs, tā kā mūsu atbilde bija viena, mēs putnus audzēsim. Ja putnus, tad jā. Var sakot, tolka nebūs. Bet nav jau tā, ka nē, viņš tikai to vēlāk saprot. Ka viss notiksies, vajag tikai adoptēties šai vietai, adoptēties. Un tā ir ļoti nopietna lieta. Saskaņa ar dabu ir ļoti nopietna un neapzināta lieta. Jūs zināt, vispār zemeslode ļoti maza. 518 miljoni kvadrātkilometri. 518, tikai miljoni, ne miljardi, ne triljardi. 500. Un mums ir uzticēti 2,48 kvadrātkilometri no zemeslodes. Jūs varat iedomāties. Un tas sektors, zemeslodes sektors, pieder mums, un mēs esam atbildīgi par to. Un tas nav vairs pa jokam. Un ja jūs padomāsiet, tad jūs arī zināsiet, par ko jūs esat atbildīgi. Un kas ir radījis, un kas ir domājis, ko darīt te. Un viss ir saprātīgs, vajag tikai prast. Tikai prast. Un prast, un gribēt, un domu, kā lai saka, veidot savu domu tīru, nemerkantīlu, domu tādu, lai būtu kāds labums arī vietai, un apkārtnē, un lai tu nepiesārņotu. Tas tā. Kā viņš novācis sev vīnu kapelu. Viņš ir dzimis, audzis un mācījies Anglijā. Viņa vecāki un vecvecāki latvieši, un kā tēvs teica, kādu bērnu jau vajadzētu arī uz Latviju. Un tā viņš te nonāca. Un ļoti interesantā kārtā arī, tikpat kā mistiskā kārtā, nonāca, un tagad viņš ir spiests domāt par lopiem. Un visu mūžu sēdējies malkos, uzvalkos un skaitļot. Labi, ejam tālāk. Mums vēl gaida citas vietas. Izpazīstam to lopu. Tagad mēģiniet, tur mēs neaizbrauksim, bet jūs zināt, ka no visas šīs apkaimes, no 27 tātad mājvietām, tur ir viena maza baznīciņa, tajos krūmos viena maza baznīciņa. Un viņa tiek uzturēta, un tur šad un tad kāds atnāk, kas no bijušajiem, un tur ir celiņš. Viņa, kā lai saka, kapelīte tāda, kas kādreiz bija uz krustcelēm. Bet tas saimnieks viņu uzbūvēja pa godu tam, ka viņš nodzīvoja 115 gadus, to liecinieks stāstīja.
Un ka viņu intervēja Latvijas laikā, viņam ļoti labu naudu samaksāja par to interviju. Un viņš atdeva tā teikt to naudu vispārīgam labumam, ko mēs tagad jau nemākam darīt. Un sapirka tur svētbildes un iekārtoja ļoti skaisti, un mēs viņu atjaunojām. Un vienīgā ēka, kas palika, pārējās sabrukušas, notikušas, bet tā ēka palika. Un tad vēl viens šeit bitenieks, ļoti burvīgs cilvēks, kas atnāca, dzīvoja mežā un uz tēva zemes mājas vairs nebija. Un viņš atveseļojās, viņam tagad 47 bišu saimes, viņam ir liels dārs, viņam ir dažādi augļu koki, fantastisks medus un ļoti, ļoti laba sirds. Un tad mēs vienojamies atjaunot to, un viņš teica, es gribu ar savām kokām uztaisīt logus, ļoti svarīgi. Nu, nevarēsim aizbraukt, jo tas tā kā ir tāds gabaliņš, un tur nevar piebraukt, jāiet kājām. Tagad brauksim uz klēti. Bet kāpēc izvēlējāties tieši tādus, teiksim, ne piena, bet gaļas lopu audzēšanu? Pārsvarā pienu, jo mēs neesam uz vietas pirmkārt. Mēs neesam lauksaimnieki. Nu, Veronikā ir tās minimālās prasības. Ģimene ir lauksaimniecības izglītība, bet mums pašiem ne. Jūs kā drusku nākotnē skatieties, tomēr pienekvotas tagad ierobežotas gaļas lopam ir lielāks noiets. Nu, it kā ir lielāks noiets. Piens ir tāds ekonomisks, svārstās vairāk. Un tagad ir lielākā, piemēram, šodien arī pilns autobus ar mērķi, it kā ievirzes pārorientēties gaļas lopu audzēšanā. Ja tagad visa Latgale pārorientēsies vai Latvija gaļas lopu audzēšanā vai atkal... Slikti, arī savu mīnus. Viss vienā laivā tas nav labi. Bet es domāju, tur mēs esam samērā maziņi, priekš Eiropas pietiks. Novietni lopiņiem. Nu tā. Tagad te viss ir roku darbs no vietējiem materiāliem. No mūsu pašu te nekas, ne no kuriem. Atradās cilvēki, te vietējiem mums mehanizatori uztaisiet tās durvis, kā viņas slīd. Viņi tā kā ļoti saprata, ka mēs gribam kaut ko te sākt. Tajā laikā tādas darbības reti, kurš apņēmās, bija bažas, diez vai būs, diez vai kā. Pamazām, jā. Mēs bijām Anglijā uz pieredzi. Nē, savu mums pakaišiem nevietot. Nē, pietiek šī paša siena pietiek. Jo mēs bijām, ar ko tik viņus nebaro. Viņiem stāv tie paši limuzīni, nobaroti tauku kluči. Viņi gatavo viņus priekš izstādēm un tā tur uzbaro. Viņiem tur gan kukurūzas, gan kokos riekstu, kaut kādas skaidras, ar ko tik nebaro, lai viņi tikai būtu lieli un izteikti. Bet raksturā viņš ir mežonis. Nestrādā pie viņa dotumiem. Nē, tur es gribēju teikt, ka tieši tā nav. Jo, piemēram, buļļus, viņi ļoti mierīgi vadā lielo bulu pie roku. Jo viņi vadā uz izstādēm, viņi vadā uz izsolēm. Un viņiem arī tas tirgus ir nostādīts tā. Viņš paņem to bulli, viņš pats izdomā, es gribu aptuveni 7000 mārciņu. Viņš aizved uz to izsoli, viņš nesasniedz cenu, mierīgi bullīts apakaļ. Bet Pēter, kādus mēs lopus saņēmām, ka mēs gadu nevarējām... Tu jauc Angli un Beļģi? Angli tev ir labie. Protams. Un Beļģi tie sliktie, jā. Protams. Pareizi. Pašlaik mēs vēl esam Eiropā. Visur viņš to Angliju sevi. Bet jā, ieiet. Un šitas arī viss, kas te redzams, un šitik viņiem bija, viņiem tur entie lopi, bet šitik bija tā zālīte. Maza zālīte atnesa, tā kā mums pa godu ielika viņam to sieniņu čuķuķi. Viņas var redzēt, ka viņi nav pieraduši pie to sienu un pie tādām ganībām. Viņi laikam te prātu zaudēt, viņi redzētu, kādas mums ganības. Vau! Nē, viņiem ir tie lielie hoperi, viņš pilns ar kaut kādiem graudiem, barību.
viņam kompis tur Tas viss ir ekonomiski izlaiž, un viņi šitie čip, savu ko tapēt. Jo liels tev ir. Viss braucam uz klēti, citādi laiks beigsies. Sūkoza klēti tēvs paņēma un pārcēla. Paņēma un pārcēla 80 gados un teica tā, ka, kad viņam prasīja, nu priekš kam tev? Tev 80 gadi, kam tev tā klēts? Viņš teica, es baznīcu celšu. Un visi nosmaidīja un saprata. Tagad nāciet, te būs baznīca. Lūk, lūdzu ienākot, ejiet uz turieni, ņemiet kafiju, ņemiet tēju, pienu un Aglonas ūdeni. Aglonas avota ūdens ir. Ko kurš grib, tas to arī ņem. Un pēc tam sēžaties tai vietā, kur uzrunās jūs grāmata. Apējiet noteikti riņķi, tas ir vectēva diploms Latvijas laikos par šajā kalnā izaudzētā labāko ražu. Tur jūs varēsiet to. Šeit ir mūsu diploms, mums ir daudz diplomi, bet šitas ir diploms par inovāciju. Tā, ka mēs nopirkām to ganāmpulku, un tas mums bija liels gods, ka mums atzina, jo visi teica traki. Jā. Šeit ir tēva uztaisītā droška, jau tagad, padomu laiku beigās, jā. Mēs jau nopirkām zirgu, viņš uztaisīja drošku. Un šī droška, viņš atrada bērnu kaut kādu līko tur, kā tur to pašu roku darbs un apsaldēja pat rokas, bet ziemā šajā te klētī viņš to uztaisīja un mūs izvizināja. Un izvizināja mūs un teica tā, ka lai jūs vismaz zinātu, kā ir braukt ar paštaisītu drošku. Vietas manis cepta maize. Pēc tam es jums pateikšu recepti, jums garšos manis cepta maize, kas ir ļoti, ļoti veselīga, tur nav ne rauga, ne citas neveselīga graudu vai milti vai lūdzu pagaršot, obligāti. Tā, kafija, tēja. Fantastika vētra. Šis kalns tātad ir devis diplomu kādreiz vectēvu. Vectēvs ir bijis Cara Nikolaja 2. armijā un dabūjis tur Svētā Ģeorga ordeni. Viņš man, diemžēl, Rīgā, es nevaru parādīt. Un viņam pagodēs izdevu šo te grāmatu par Caru Nikolaju 2. Tas ir pēdējais valdnieks uz zemeslodes, kurai ir 518 miljoni kvadrātkilometru, pēdējais valdnieks no Dieva. Vairāk valdnieku nebija. To nokāva. Nokāva līdz visu ģimeni, līdz visiem bērniem. Te ir rakstīts, kāds tas mirklis bija. Tad, ja kādam interesē paņemat, nokāva. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā laikā Krievija sāka celties ļoti aktīvi, celties ekonomiski, garīgi, sāka karot pret alkoholu, sāka izglītot, celt skolas, arī Paulkalnā skola šeit. No mūsu vectēva brālēns uzcēla par Cara Nikolaja 2. naudu. Vectēvs bija pietuvināts šai ģimenei, tāpēc, ka vecā māte bija no Polijas un viņas māsa bija ieprecējusies un polis skatījās bērnus un Aleksēju. Ir tīpaši Aleksēju, kurš bija slimīgs. Un tad vectēvs šādu un tad palika, viņš bija ļoti dievticīgs, audzis lielā ģimenē, daudz bērnu un bija iemācīts lūgt Dievu un saprast. Kas tad ir zemes saimnieks? Visums ir organizēts, to gan es esmu uzzinājis sava mūža, tā teikt, gaitā. Pirms ielaižam lopus pavasarī ganībās, tie ir precīzi jānovēro. Agrā pavasarī, kad zāli sāk dīgt, var ātri izdzīt govis pļavās un ganību laukos, lai tās noēd pirmos zāles asnus. Šie pirmie asni iedarbojas goviem dziedinoši. Acis kļūst spožāks, āda skaistāka.
Savukārt zāli tas padara kuplāku. Bet regulāru lopu izdīšana gadījumās nedrīkst sākties pārāk agri. Nedrīkst. Tātad izcini, ļauj pabaudīt, padziedināties jo sākumā ātri augošā zāle satur pārāk daudz nitrātu. Šo informāciju par dabas, dabas harmoniju ar cilvēku visām dzīvām būtnēm ir saņēmis Rudolfs Steiners no smalkā plāna, un jūs zinat, ka sevišķi tur Šveicē, Austrijā, tur ir klīnikas tādas, kas nedziedina ar ķīmiju, bet dziedina ar citām metodēm. Un tāpat arī ļoti daudz, kas zina šos dabas likumus un nav viņus pazaudējuši. Kas ir nepieciešams nākotnes lauksaimniecībai? Viņš raksta. Aptuveni kopš 100 gadiem mums jājautā, vai mūsdienu zinātniskajam pasaules tēlam ir pareizais pamats, jo vairs nav šaubu, ja mēs arī turpmāk turēsimies pie šī tēla attiecībā uz zemi, dabu un cilvēku, tad jau tagad var saskatīt zemes un cilvēces attīstības galu. Dod nākošajām paudzēm, jo mēs ejam uz galu, kā mums pateica, liels biologs un zinātājs un zinātnieks un praktiķis, kuru ciena visā pasaulē, par mīlestību un seksuālo enerģiju pamats, visuma pamats. Tāpēc jūsu vibrācijas, ja tās ir maksimāli tuvinātas visuma vibrācijām, ir tikai un vienīgi mīlestības vibrācijas. Un tagad to ar mīlestību iesi pret jebkuru dzīvu būtni, jebkuru notikumu, kāds noticis, tad tur ir viss tajā. Tur ir piedošana, un tur ir nenovīdība pazūd, un tur viss izšķīst tā kā dubļi. Jo vairāk jūs esat spējīgi izpaust mīlestības īpašības savās sirdīs, jo vairāk jūs tuvojaties patiesai realitātei un attālināties no jūsu fiziskās ilūzijas. Un fiziskā ilūzija liekas, mēs dzīvojam labi, nu tik būs, nu mēs tā, tagad tā, tā. Nekā tam līdzīgi. Mēs grimstam savā apziņā. Un vienīgais, kas ir jāceļ šajā dzīvē, jūsu uzdevums ir celt apziņu. Jo šeit jūs nebūtu, ja jums nevajadzētu izpildīt kādu uzdevumu. Un pirmā uzdevums atbrīvoties no ego, es esmu pasaules nava, es esmu tas, kas es esmu. Un tas, kas es esmu, ne katrs zina. Tātad dzirdēt savu sirsniņu un saprast, kas jūs esat un ko jūs atnākuši šeit darīt šajā pasaulē, ir augstākais uzdevums. Un Blaumanis teica, cik Blaumanis bija gudžis, ka viņš teica, nošķirtos indrānus, kas pilda tavu maku no tiem, kas iepriecina tavu dvēseli. Nošķirto. Un lauksaimnieks ir vēl tas cilvēks, kurā šī smalkā dvēsele vēl ir savienojumā ar dabu, noturās. Un jūs zināt, cik es esmu citā sfērā, es esmu bijusi visās sfērās, priekš manas dzīves, Bet satiekoties ar lauku cilvēkiem, man pilnīgi silti ap sirdi, fiziski silti ap sirdi. Mēs varam norunāt, mēs varam to bulīti atdot. Viņi saka, vajag paturi, man mēnesi tur, man vēl naudas līdz galam nav. Es atbraukšu pēc mēneša turam. Vajag tagad nav ņemt, ja tu tagad šodien gribi ņemt. Jo es labi zinu, ka viņš dzīvo pēc sirds apziņas. Jo Dievs ir sirdī, nekur citur. Nemeklējiet viņu kaut kādos torņos, viņš ir sirdī. Un cik tu ar sirdi būsi harmonijā, tik arī tu būsi viņā. Un tik arī tev viss sakārtosies. Un ja būs grūti, tad neskumsti. Jo tad ar tevi viss notiek. Vienkārši viss notiek. Tad ir viegli nekas nenotiek. Jo tu esi atnācis kaut ko pārvarēt, nevis peldēt, Lūk. Viela pārdomām,
Ja jūs kāda grāmatiņa uzrunā, es tikai būšu priecīga, ja jūs paņemsiet līdzi. Tā jūsu dāvana no sirds. Jo mani spēka avoti, mana zināšanas ir grāmatās. Kaut gan es esmu mācījusies teātri un apceļojusi pasaulē teātri. Bet tikai tad es sapratu, es redzēju sapni par to, ka es iestājos universitātē. Braucu tāds lifts augšā, un tur bija dažādas tāda, un es ieraudzīju pedagoģiem. Uzrakstu tādos granīta, tā kā granīta plāksnes, tā kā Mozus uzkāpa augšā, un Dievs viņam deva šīs granīta plāksnes. Iedomājieties, to vajag vienkārši saprast. 40 gadus gāja pa tūkstnesi Mozus cilvēkiem, kur tas tūkstnesis tik liels, lai 40 gadus iet. 40 gadu tās ir 2 paaudzes. 2 paaudzes ir vajadzīgas, lai cilvēks dabūtu kaut kādu apziņu. 1 paaudze, ja jūs meklēsiet, jūsu bērni meklēs. Ja jūs negribēsiet, jūsu bērni nevarēs. Tāpēc, ka jūs negribat. Saprotiet, jo 2 paaudzes ir vajadzīgas, lai atjaunotos kaut kas. Tāpēc saka, audziniet bērnus, kas pēc 20 gadiem kāda tā valsts būs. Es ar to nepelnu. Ne ar saimniecību, ko es jums varu pateikt, ne ar grāmatu izdošanu. Tā ir man pārliecība, un Dievs dod man to noturēt. Un līdz šim brīdim man tiešām Dievs arī dod visu noturēt. Un saglabāt, un priecāties par to, kas ir. Un nesiet šo prieku sirdī. Un lielāka, stiprāka spēka, ka mīlestība nav. Vienkārši nav. Uz redzēšanos. Citā reize.